Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim ABC konceptu Air. Vispirms iziesim cauri tehniskajiem datiem. Krāsns svars ir 190 kg, platums ir 101 cm, dziļums ir 53,5 cm un augstums 85 cm. Jauda ir no 8 līdz 12 kW, kas nozīmē, ka plīts var apsildīt platības līdz 100 kvadrātmetriem. Dūmvada diametrs ir 120, ražošanas valsts Serbija, un plīti var kurināt ar malku, briketēm un pat oglēm. Virsma izgatavota pilnībā no 6 mm bieza tērauda. Tā ir viens izņemams riņķis gatavošanai uz tiešas uguns. Plīts virsmu, protams, arī var izmantot neizņemot riņķi. Tā būs karsta visa. Karstākā daļa būs tieši zem degkameras, jo vairāk uz dūmvadu pusi, jo virsma būs vēsāka. Šai plītī arī ir iespējams pievienot par papildus samaksu keramisko stikla virsmu, kas nozīmē, ka tā būtu vēl vieglāk kopjama. Apkārt plītī mums ir nerūsējošā tērauda pulēta maliņa, kas ir serbu ražotāja paraksts, jo to viņi izmanto gan arī visos savos produktos. Gan arī ir diezgan loģiski izvēle, tīpaši virsmai, kur ir tauki un eļļas. Līdz ar to šo maliņu ir ļoti viegli un sanitāri ar sadzīves ķīmiju tīrīt. Viena no šī modeļa stiprajām pusēm ir ļoti universālais dūmvada pieslēgums. Tas iznāk gan no sāna, gan no augšas, gan no aizmugures un ir pieejams gan labajā pusē, gan arī kreisajā pusē. Degkameras durvis pilnībā izgatavotas no bieza čuguna, iestrādāts degkameras stikls, kuram arī ir airwash sistēma, kas nozīmē, ka tas nekad nepaliks netīrs. Rokturs šai plītī ir viens, un to var vienkārši ielikt durvīs un attaisīt, kuras jūs vēlaties. Roktura neesamība arī atstāja tādu tīru dizainu un nav aiz kā aizķerties ejot garām. Kameras durvju iekšpuse ir nostrādāta lieliski. Varam redzēt gan degauklu, kas, protams, ir nomainām, gan arī stikliņa, un stikliņu vietā notur nerūsējošā tērauda detaļas. Šai plītī ir viena no labākajām airwash sistēmām, kādas esmu redzējis. Stikls nekad nepaliek netīrs, jo var redzēt, ka šeit gaiss pieplūst pa šiem mazajiem caurumiņiem 360 grādus apkārt, un tas pieplūst ļoti vienmērīgi salīdzinājumā ar citām plītīm. Iekšā degkamerā mums ir bieza čuguna reste. Redzēt restes biezumu, ir gandrīz centimetrs bieza, un šis ražotājs tiešām nejokojās ar to, ka plīti var kurināt ar oglēm. Latvijā tas ir reti izplatīts, bet tāpat plīts ir ražota augstākām temperatūrām, līdz ar to, kurinot ar malku, šī ilgmūžība būs vēl daudz ilgāka. Ieskatoties iekšā degkamerā, varam redzēt, ka visi sāni ir izodarēti ar šamata ķieģeļiem, kas, protams, ir nomaināmi, kad tie izdeg, tos ir jānomaina. Un maksimālais malkas garums degkamerā ir 30 cm, kas var šķist maz, bet jāņem vērā, ka šī malka izmantot un sadedzināt ļoti efektīvi. Līdz ar to patēriņš ir daudz mazāks, ja mēs salīdzinām ar neefektīvām plītīm, un arī šī malkas pielikšana būs vajadzīga daudz retāk. Skatot cepeškrāsnes durvis, tieši tāpat izlietas no bieza čuguna. Mums ir liels, plašs stikls pārredzamai gatavošanai un iestrādāts termometrs temperatūras nolasīšanai. Atverot cepeškrāsnes durvis, varam arī šeit redzēt, ka visas degauklis mums ir vietā un tieši tāda paša nerūsējošā tērauda detaļas, lai noturētu vietā stiklu. Cepeškrāsnes mums ir plata. Es pat teiktu, priekš malkas plītīm ļoti plata, gandrīz 42 cm. Cepeškrāsnes pilnībā izgatavot no nerūsējošā tērauda. Līdz ar to visus tauku eļļas būs ļoti viegli kopt ar sadzīves ķīmiju. Mums ir iestrādāts viens plaukts ar pannu komplektā. Šeit arī varam redzēt cepeškrāsnes vārstu, kuru var attaisīt un aiztaisīt. Tas dūmgāzes novirza vai nu virs cepeškrāsnes, līdz ar to paaugstinot temperatūru cepeškrāsnes augšējā daļā, vai arī cepeškrāsnes dūmgāzes spiežot zem cepeškrāsnes, paaugstinot temperatūru cepeškrāsnes sānos un apakšā. Līdz ar to jūs varat izvēlēties vajadzīgo režīmu jūsu gatavošanai. Cepeškrāsne apsildīt no visām pusēm, šo vārstu atstāja pa vidu.
Tālāk jau zem dekameras varam redzēt biezas čugunu durvis, uz kurām varam atrast pelnu kasti, kas ir ietilpīga. Man arī patīk, ka šeit ir slīpa vieta, ir daudz vieglāk izbērt to. Arī pelnu kastes durvīs ievietot šī augla pilnīgam plīvējumam un augstākai gaisa kontrolei. Zem pelnu kastes mēs varam redzēt P un S, kas apzīmē primāro un sekundāro gaisu. Primāro gaisu mēs atveram iekuršanas brīdī. Tas ir gaiss, kas pieplūst caur čuguna resti, tieši zem malkas, tādējādi pātrinot iedegšanas procesu. Kad jau malka iekūrusies, tad šo mēs varam vērt ciet. To gaisa padevu mēs arī atveram pie iekuršanas un to aiztaisam ciet tikai tad, kad dekamerā ir palikušas ogles. Pārējā laikā mēs to atstājam vaļā, jo viens tā ļauj pieplūst gaisam tieši stikliņam, līdz ar to stikls būs tīrāks. Un, protams, arī jāņem vērā, ka tā atbild par gaisu dekamerā, patreizējai dūmgāzes sadedzināšanai, līdz ar to tā ļaus malku sadedzināt efektīvi. Arī ļoti patīk, ka šīs gaisa kontroles ir novietotas krāsnes apakšā, nevis pie durvīm, kas nozīmē, ka bez jebkāda cimdiņu palīdzības tos var attaisīt, aiztaisīt un tie neuzkarst. Mēs varam redzēt tādu paneli ar uzrakstu Air, tas neko nedara, bet vēlējos pateikt, ka ražotājs arī piedāvā līdzīga tipa plītes ar centrālu apkuri. Šī ir viņiem gaisa līnija. Ja jau esam sākuši runāt par ražotāju, ABC proizvodu, tas ir no Serbijas. Ražotājs ir ar lielu pieredzi. Ražotājam ir ļoti moderna ražotne. Šī plīts ir izveidota ļoti precīzi, jo metināšanas, griešanas darbus visus veids robots. Pēc ražotne ir ļoti augstā līmenī un spēja saražot ļoti augstas kvalitātes un precizitātes preces. Plīts ārējā apdare ir izgatavota no tērauda un tā ir pieejama divās krāsās. Šādā te pelēcīgā, šādā te melnā, bet priekšā mums ir nerūsējošā tērauda maliņa. Šā apakšā mums ir ietilpīga atvilkne pannām, katliem, iekuriem, jebkam, ko jūs vēlaties tajā glabāt. Aizmugurē varam redzēt tehnisko datu lapiņas, konvekcijas atvere augstajam gaisam un arī atveri ārējam gaisam. Šeit mēs ar adapteri varam pievienot gaisu no ārpuses. Īpaši svarīgi šīm pasīvajām mājām, lai gaiss netiktu ņemts no istabas, bet gan no ārienes. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Concept Air malkas plīti. Ja gadījumā jums ir kāds papildus jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu mūsu mājaslapā, droši sazinieties ar mums kontaktu sadaļā. Ja vēlaties plītis apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies mūsu izstāžu zālē netālu no Spunciem, kuru mēs pēc iepriekšēja pieraksta palīdzēsim jums atrast īsto plīti klātienē. Vairāk informācijas mūsu kontaktu sadaļā. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!